Sveiki, mīļie! Šodien, šajā burvīgajā rudens vakarā, foršā dienā, foršā laikā, un šodien, mīļie, mums viss ir par un ap elpošanu. Nē, te nebūs treniņi. Šodien mums ciemos būs brīnišķīga, autentiska elpošanas prakses vadītāja, kura praktizē elpošanas praksi. Šodien jūs gaida ļoti skaistas, interesantas lietas, kas saistās ar elpošanu, jo, kā tu zini, mana mīļā, mēs piedzimstam ar elpu, kā mazi bērni, un mēs aizjam ar pēdu elpu. Un elpošana ir tas būtībā ļoti, ļoti svarīgs komponents, es pateikšu, viens no vissvarīgākiem, kas mums ir, lai mēs varētu funkcionēt. Tā, mīļā Ginte, es tevi redzu, un es aicinu tevi ciemos pie mums, Sievietes akadēmijā, Ginte Rublovska studijā. Lalā! Kā uz pasūtījumu gandrīz sanāca. Tā, mēs tevi redzam un arī dzirdam. Jā, visiem vakar. Tā, mīļie. Nu, lūk, es tikko pieteicu, ka mums ciemos ir elpošanas prakses vadītāja Ginta, un es palūkšu vienkārši Gintē šodien mazliet vairāk pastāstīt. Es vienā dienā tā aizdomājos, reāli mēs taču piedzimstam ar elpu, vai ne? Tas pirmais, ko mēs saņem, ir, un mēs aizējam ar to pēdējo elpu. Bet mēs par to elpu diezgan bieži ikdienā aizmirstam. Liekas, pašsaprotams rīcības modelis, kas mums ir iedots, līdz kaut kur neklovē kaut kādas problēmas vai izaicinājumi, ka tu sāc reāli novērtēt to, kas tev ir. Bet patiesībā mēs esam unikāli dabas bērni, mums ir tik daudz iedots, un šodien es ļauju, un man skudriņas iet, es ļauju šai elpas tēmai aiziet tavās rokās kā mazu bērnu, šovakar viņu izauklēt un paauklēt, un es nevaru parunāt vairs. Jo zinu, ka tu esi brīnišķīga speciālista šajā jomā. Es esmu dzirdējis ļoti daudz atsauksmes. Man teica, man visa ģimene elpo pie Gintes, ej pie Gintes. Un es zinu, ka tu zini par šo tēmu ļoti daudz. Tāpēc došu vārdu šovakar tev. Pastāst, lūdzu, Ginte, kas tu esi, no kurienes tu nāc, ar ko tu nodarbojies, kā tu nonāc pie elpošanas, kāds bija tas tavs ceļš, kaut kas jau tevi aizveda uz turieni. Jo akadēmijā vienmēr ir interesanti, jo katrs mēs ejam savu ceļu, un tie ceļi ir tik dažādi un tik savādi un tik interesanti. Un sievietes vienkārši gaida šīs tikšanās, saka, ka Dievs, cik viņas ir skaistas, vienmēr tik interesanti, kā tad tas ceļš nonāca, kā tad tas sākās, jo katrs mēs esam sava ceļa sākumā, posmā, vidusdaļā, man liekas, tas tāds never ending stories. Tāpēc priecāšos, ja padalīsies šodien ar mums tieši par sevi, par savu šo autentisko ceļu pie sevis, un, protams, arī par elpošanu. Vārds tev. Jautājumu nebūs. Es domāju, ka tu man vienkārši jautājumus uzdosi. Vienkārši pastāsti. Mēs ļausim visam plūst, un dzīve ir plūsmā. Mums nav nekas iestudēts, mīļie. Mums ir suņi klēpī, Gintai, un mani bērni var ienākt, tā kā visam ir vieta būt. Jā. Nu, pat nezinu, kas būtu interesantāk, par ko stāstīt, vai par elpošanu, vai par sevi. Par sevi, kā tu vispār, kā tu šo ceļu savu autentisko sāki? Jā. Tāda apzināta, tāds apzināts darbs pie sevis, tāda apzināta transformācija. Es uzskatu, kad sākās 21. gada vasaras beigas, kad tiešām es apzinājos, kad es eju transformācijā un kad viss mainās. Jo līdz tam man bija cilvēki, kas man rādīja šo ceļu, bet man vispār nebija skaidrs. Bet es esmu tiem cilvēkiem ļoti, ļoti pateicīga, jo viņi mani uz tā ceļa novirzīja. Un mana transformācija sākās ar hipnozēm. Es laikam pie tādas smagākās tehnikas uzreiz sāku, bet par ko es esmu īstenībā pat pateicīga. Un
man tā transformācija notika ļoti, ļoti tādā ātrā tempā. Un ar ko man tad bija jāstrādā sākotnēji, tas bija manu ego. Man bija ļoti, ļoti zems pašnovērtējums. Un viss bija slikti. Man nepatika nekā es izskatos, nekā es runāju, izteikties es nevaru. Visi citi ir gudri, es neko nesaprotu. Tā, ka bija tiešām ļoti, ļoti slikti. Un tā kā tas bija numur 1, jā, ko es darīju, es cēlu augšā savu ego, savu pašvērtējumu. Vienā brīdī gan bija otra galējība, ka es viņu biju uzcēlus tik augstu, ka man jau pašai bija ar viņu grūti. Un, ego prāts, ja. Un tad atkal nācās viņu likt pie vietas, pateikt, ka saimniece esmu es, un to esi man kolosāls instruments, kas man arī izdevās, un tad es maziem solīšiem, bet ļoti tādiem mērķiecīgiem, strādāju pie pārējām lietiņām, un, protams, es turpinu strādāt visu laiku, un tas ir nevar ending story, bet īstenībā tieši tad arī tā dzīve sākās, un tad ir tā interesantā dzīve, kad mēs pieredzam viņu apzināti, un tāpēc es noteikti esmu tā, kas saka, ka garīgajā izaugsmē iet ir viegli un ir interesanti. Un tas, ko raksta internetā, ka tas ir smagi un grūti, tā nav. Un tas ir tas, ko es arī gribu saviem klientiem, tie, kas pie manis nāk, parādīt to, ka īstenībā tas var būt interesanti un tas var būt viegli. Tāpēc, ka mēs zinām, kā vispār visums strādā un kā tas ir uzbūvēts. Un tu saproti, ka tu pats radi savu realitāti. Tas ir pavisam kaut kas cits. Un, jā. Un var arī īsi pateikt, ka tajā momentā, kad es sāku iet uz hipnozēm, principā tā sajūta, kas manī bija, tās bija skumjas. Man dzīvē bija pilnīgi viss, par ko sieviete varētu vēlēties, bet iekšē bija pilnīgas skumjas. Un tā bija tā galvenā emocija. Un es esmu dzirdējusi, ka daudziem cilvēkiem tieši skumjas ir kā tas signāliņš. Pēc kā tu skumi? Pēc kā? Un īstenībā jau ir tas, ka tu staigā, tu ej pa mājas pagāmu, tev viss ir, bet tu nevari izstāstīt, kāpēc ir iekšēji skumjas. Tas nav izskaidrojums. Es domāju, ka man bija skumjas, tāpēc, ka es vispār nedzīvoju savu dzīvi. Un manā gadījumā, es laikam dzīvoju visu laiku citu cilvēku dzīves, un tieši vīriešu. Jo, mans stāsts ir tāds, kad man vecāki izšķīrās, kad es biju maziņa, un visu dzīvi es sev biju iestāstījusi, kad tas bija tur pareizs lēmums un tam līdzīgi, kas pilnīgi muļķības, jo bērns nevar tik racionāli izdomāt, bet bērni, ko dara, viņi savas bēdas paslēp. Ja? Un, protams, caur elpošanu jau es atradu to, kad es biju sev melojis, un īstenībā es ļoti pārdzīvoju. Un no tā brīža es sāku domāt, ka vīrietis ir kaut kas ļoti unikāls, un viņš ir jānopelna, viņš ir jāliek uz augstākā plaukta, un tur bija mans erors, un visu manis vairs nebija. Un man bija kaut kāds savs priekšstats par to, kāda ir, tur nezinu, ideālā sieva, un nezinu, kādai jābūt. Un kaut ko tur spēlē no sevīm, bet tur manis nebija vispār. Varbūt tā, tur bija mans godīgums, kaut kāda tāda mīlestība, pateicība. Tās, protams, visas kvalitātes, jā, bet, tur bija ļoti, ļoti maz no manis. Un es domāju, ka tās arī bija tās skumjas. Skumjas pašai pēc sevis. Jā. To piedzīvo ļoti daudzas sievietes. Tas ir ļoti aktuāli. Un tas ir tas brīdis, kad tu mosties, man bija tieši tāpat. Man bija viss. Es dzīvoju kā karaliene upes krastā. Vienā dienā sapratu, ka man ir viss, bet man nav nekā. Tā sajūta iekšējā. Tu jūties tā kā iesprostot zelta krātiņā. Un tad šis ceļš arī sākas, protams, viņš ir skaists, bet no sākuma es piekritīšu arī tiem, kas saka,
tev liekas, ka viņš ir grūts, jo tu nezini, kā viņi iet, tu nezini, kas tam man ir jādara, tu vienkārši tā kā izvemties gribās, tu vienkārši rauj visu ārā un tu nezini, ar ko sākt. Bet jau no pieredzes mēs visi redzam, ka mums atnāk tie garīgie pavadoņi attiecīgajā brīdī, iedod attiecīgos puzles gabaliņus, parāda to gaismu tumsā, un tu sāc šo ceļu vienkārši iet uzticēties, un tad, protams, sāc reflektēt prāts, ego, dvēseli, sajūta, kas tu tur runā, kā ir. Un es ticu, mīļie, ka ļoti daudz arī no jums, kas skatās ar šādās situācijām, bijuši un sajūta absolūti, par ko mēs runājam. Un šādi sākās transformācijas, jā, mīļie. Viņas tiešām ir skaistas, ja man jautāt arī skaistākais moments manā dzīvē, es visiem saku, tas bija mana pamošanās. Pat ne bērnu piedzimšana, pat ne apprecēšanās, nē. Tas bija skaisti, ne par to tēmu, nesaprotiet nepareizi, jā. Bet tas skaistākais brīdis bija pamosties no šīm ilūzijām, no šīs citas pasaules un teikt sev jā, man liekas, no vienkārši nekā skaistāka. Piekritīsi? Noteikti. To es vispār ne pret ko nemainītu. Es arī ne. Fantastiski. Un ir tā, ka arī tajā, sākot iet tajā izaugsmē, sākot strādāt ar sevi, un tu zini, ok, man ir šitā lietiņa, šitā, tu viņas tā kā atrisini, vāc vēl. Tur ir tā, ka tas viss ir vienkārši tā sablietēts tajā miskastē, un tagad tu sāc vilkt ārā, izrādās, ka tur ir vēl. Un tad bija tāds man moments, tāds bāc, kā? Kaut kad beigsies. Jā. Un tad saproti, ka eksāmeni, skolotāji nāk arvien jaudīgāki, tevi kurina vēl vairāk. Tāpēc, ka tu jau audz un tev nāk uzreiz pārbaudījumi, tādi konkrēti. Jā, bet tad kaut kā tu to pārvari un tu saproti, tu esi tāpat pāri tam visam. Tu vienkārši lido pāri tiem saviem izaicinājumiem. Absolūti. Un, liekas, vēl viens tāds punkts, tajā brīdī, ka mēs vairs neasociējam sevi tik ļoti ar ķermeni, bet jau saprotam, ka esam dvēseles, arī kļūst vieglāk, bet kamēr mēs tajā ķermenī esam tik traki ieķērušās, mantiskais, ķermeniskais, zemes, tas viss materiālais, tikmēr arī krata un purina tā kā traktors novāktu kartupeļu laukā. Un purina, un tu jādod, liekas, nopietni un vēl. Jā. Bet, forši. Tu sāki pamosties. Un kā tu atradi šo elpu un šo savu ceļu? Un, un par to arī, protams, man kā daudziem bija tas, ka tu saproti to, ka tu dari kaut ko, bet arī, ka tas nav tavs, tā nav tava lieta. Un tad man jāsākās tās hipnozes, un no sākuma pie viena hipnoterapeita, pēc tam es pārgāju pie savas draudzenes. Un, principā, es varu teikt paldies manai draudzenei, kas pateica, Ginta, viss tev ir jāiet. Viņa par cik bija arī elpošanas izmācījusies, viss tev ir jāiet, jākļūst par elpošanas pasniedzēju. Jo viņa redzēja, cik ātri man notiek mana transformācija, un viņa redzēja, ka tur ir dziļums. Un arī pēc cipariem man ir tas, ka man ir jānodod zināšanas ir tālāk, un man tas patīk, un es tiešām jūtos ļoti labi ar to, un es jūtos tiešām, ka tas ir mans. Un tā kā paldies viņai, kas mani iedrošināja, un viss, es uzreiz pieteicos, man bija uzreiz skaidrs, kad es iešu uz pasniedzējiem, un bija skaidrs tas ceļš, un tā arī tas viss sākās, tas bija riktīgi ātri viss. Forši. Un tagad tu kā jūties kā zivs ūdenī ar to savu, ka tas ir mans, es atradu to, kas ir mans. Jā. Uz šo brīdi noteikti. Es nevaru apgalvot, ka tagad visu savu atlikušo mūžu tā būs elpa, jo noteikti es visu laiku mācīšos kaut ko klāt un kaut ko paralēli vēl. Jo arī no tā es arī kaifoju no papildus informācijas un arī ir jau kaut kādas idejas, kas ir iestrādes līmenī un
Tā kā, šitas ir tāds starts, viennozīmīgi. Es domāju, ka tā būs pašizaugsmes joma. Un man viņa tiešām ir ļoti tuva. Un tā kā parasti saka, ka to savu sirdslietu, izdomā, kādu to savu sirdslietu vari uztaisīt kā savu, arī biznesu. Ja? Arī, tā kā nodarbošanos. Ne biznesu nodarbošanos. Jo, tā ir mana dzīve. Un, jo es arī vienā momentā sapratu, es vairs nevaru būt algots darbinieks. Man nevar no 9 līdz 6 ielikt tajā rāmī. Tā neesmu es vairāk. Un es sapratu, kad ar elpošanu, tad tā ir tā mana nodarbe, tas ir arī tā mana sirdslieta un ir forši, kā saka, atrod to lietiņu, ko tu būtu gatavs darīt pat pa brīvu. Bet pa brīvu tu to nedari, ja? Tāpēc, ka tad nav enerģijas apmaiņa, un tad, principā, ja es to darītu pa brīvu, jūs te pretīm redzētu, ja man tūlīt būs 40 gadi, jūs te redzētu jau sažuvušu sievieti, ja? Kas būtu varbūt jau slima ar kaut ko, jo vienkārši enerģijas apmaiņa nav, tā tad es to visu būtu uzņēmus uz sevi, ja? Tā kā, protams, mums ir kaut kādai enerģijas apmaiņai jābūt. Bet, noteikti elpošana ir tā lietiņa, ko es varētu darīt arī bezmaksas. Ja tas visumā tā strādātu. Jā, visumā viss ir balansā, to mēs zinām. Jā. Un, tu atradi elpošanu. Kā elpošana tavā dzīvē norezonē tev? Ko tu spēji ar viņu atrisināt, izcelt, saprast, sajust, aiziet dziļumā vēl un vēl, kas bija tas, kā tu sāki pa solītiem? Kā es teicu, man bija sākotnēji hipnoze, un tad hipnozē pa virsu es sāku likt elpošanas. Un manā izpratnē hipnoze, viņa tev iedeva man tādu foršu pamatu, bet elpošana iespraucās pat tādos vēl mazākos kaktiņos un spēja no turienes vēl izvilkt. Un tāpat es turpinu arī apmeklēt elpošanas terapeitus, vai arī es pati sevi vedu elpošanā, jo tāpat ir jau visu laiku, ar ko ieiet tajā zemapziņā, jo tu ar prātu nevar visu izdomāt. Turklāt, prāts bieži vien tev vienkārši melo. Un tiklīdz man ir kaut kas neskaidrs, man ir kāds jautājums. Vienkārši es dodos elpot. Un tu gūsti atbildes? Jā, noteikti. Caur elpu tu sajūti sevi vairāk? Kā tas notiek? Tu sēdi kaut kādā pozā, elpo? Nē, ja tas ir runa, lai visi arī zina, manā gadījumā tā ir apzinātā elpošana. Viņu sauc arī par enerģijas elpošanu, par atzimšanas elpošanu. Un tā ir savienotas elpas tehnika. Ja? Tur mēs elpojam visu laiku tādā apļveida elpā. Tātad ielpa, izelpa un visu laiku tāds aplis veidojās. Un ar šīs elpas palīdzību ir iespēja nokļūt jau paplašinātas apziņas stāvoklī. Mēs iekļūstam pie mūsu zemapziņas. Tur tad es varu iet gan pie sava iekšējā bērna. Es varu doties, teiksim, ļoti svarīgi mums ir aizvērt visas tās situācijas, kur mēs kādam kaut ko neesam piedevuši, lai nebūtu nekādi aizvainojumi. Ir arī viena sesija, kurā mēs parasti ejam uztaisam pārdzimšanu, jo tā kā tu teici, elpa vispār tas ir pats sākums, un tā arī ir. Mums dvēselē, mums ir 2 svarīgākie mirkļi dzīvē, un viens no tiem ir piedzimšana, un otrs ir miršana. Aiziešana. Piedzimšanu mēs varam pārrakstīt, un mēs, protams, ko mēs izdarām, mēs pārrakstot piedzimšanas procesu, mēs nodzēšam tos patērnus, kas varbūt ir aizgājuši tev dzīvē, un kurus tu turpini vienkārši tagad piedzīvot. Pieņemsim kā tādu piemēru, kaut vai, ja tu jau kā embrijs, mammas vēdrā sajūti, ka mamma, pieņemsim, ir uztraukusies, kas būtu pat arī normāli. Sevišķi, ja tu vēl esi pirmais bērns bijis. Tu kā embrijs jau iespējams to uzskatīji par savu sajūtu.
Un visu, un pēc tam cilvēks nevar saprast, kāpēc viņš dzīvē ir tik bailīgs, viņam tur ir bail no visa jaunā, un tas ir vienkārši patērns, kas viņam ir sācies, jo tiklīdz tu kā embrijs parādījies mammas vēderā, tava dzīves grāmata tika atvērta, un līdz 7 gadu vecumam tu vienkārši visu ielādēji sevī. Ja, un tieši ejot tajā zemapziņā, mēs aizējam uz to cēloni, cilvēks pats viņu sajūt, viņš pats viņu ierauga. Un tas ir tas kolosālais, ka nevis tev kāds pasaka, ja, bet tu pats to sajūti un pats to ieraugi. Kāda ir bijuši tāds viens no krasākajiem variantiem, piemēram, praksē tavā, bez vārdiem, bez nekā vienkārši, kā ir bijis, ka sieviete atnāk uz elpošanu un tēma tāda? Vīrieši arī nāk. Vīrieši arī. Nē, īstenībā, jā, vīrieši arī ļoti aktīvi nāk, par ko ir ļoti, ļoti liels prieks. Kas ir pārsvars? Sievietes vai vīrietis? Kāds? Kas ir pārsvars? Sievietes, vīrieši vai bērni, kas nāk elpot pie tevis? Šobrīd man būtu tad sievietes, bet nu jau pat tuvojās jau vīrieši. Forši. Jā. Un jā, sāk nākt arī tas, kad ja nāk sieva, sāk nākt arī vīrs. Vienā gadījumā man nāk tēvs, un es vienkārši, kur burvīgāka dāvana, ka tēvs uzdāvina meitai apmeklējumu pie manis. Un tas man likās, vienkārši, tas ir tik skaisti, un tā meitene, protams, bija tik pateicīga, viņai patika, un man liekas, tas viņu attiecībās, jo, kā meitenei vispār tēvs, tas ir, tas pirmais vīrietis, tā ir, vienkārši kolosāli, priekš viņa attiecībām, tas vienkārši ir kolosāli. Bet, jā, to, ko tu prasīji, tāds kaut kāds atgadījums, varbūt tā, es varu izstāstīt par tādu nesenāko atgadījumu, kāds varbūt ir arī dzirdējis par to, ka, jā, manai vienai sievietei, vienai klientei bija konstatēts audzējs vasarā, un vēl nevarēja noteikt, vai tas ir labdabīgs vai ļaundabīgs, jo viņš bija sākuma stadijā, un tagad viņa aizgāja pārbaudīties, un tā audzēja vairs nav. Un kā mēs zinām, audzēji rodās tieši no aizvainojumiem, un mēs ar šo klientu esam daudz tiešām strādājuši tieši uz aizvainojumiem, uz piedošanām, un sieviete vienkārši pati ir sevi izdziedējusi. Un tas arī ir tas, ka atziņšanas elpa, tas ir tāds paša atvesaļošanās paņēmiens. Un, ja mēs salīdzinām to, ka patiesībā, ja mēs apzināmies to mašīnu, es pat nezinu, kosmosu, kas mums ir mikrokosmos dots, ka patiesībā tikai mēs paši viņu varam arī izārstēt. Ok, ja nerunāju, ka tur kājāšu vai nav nejausmas, kas to tur jādara, tur ārsts dara, ja, idejiski, tu pats sev nevari to piešūt, bet idejiski. Bet tā trauma tāpat tā nāca no šejienes. Un tāpēc arī apzināta elpošana, viņa palīdz arī, tīri, pieņemsim, palīdz hronisku sāpju gadījumā, ja? Šajā gadījumā vispār klientē palīdzēja izdziedināt sevi no kaut kāda tur audzēja, kas viņā bija, palīdz novērst depresiju, stresu, līdzsvarot emocijas, atbrīvot no spriedzes. Ja mēs tik daudz varam ar to elpu paši izdarīt, turklāt bez zālēm. Tas ir fantastiski. Absolūti. Ok, tas ir tas saplis, tā elpošana. Ok, un tad tu ej dziļāk, un tad tu nonāc pats kaut kur, tas ir kaut kāds transa stāvoklis, vai kas tas ir pa stāvokli? Pirms sesijas parasti ir kaut kur 40 minūtes, tā kā saruna. Un sarunas laikā mums tā kā ir skaidrs, par ko sesija būs. Mēs tā kā nosakam sesijai nodomu, ja, kas ir ļoti svarīgi, tāpat kā, lai ko mēs dzīvē darītu, mums ir svarīgs mērķis, kāpēc mēs to darām. Jo, ja tu kaut ko bezmērķīgi dari, ja, tad tu vienkārši kā kuģis bez kompasu kaut kur dreifē okeānā nezināmā virzienā. Bet daudz liederīgāk ir paņemt kompasu un tiešām doties pie tā mērķa.
Nu, līdz ar to, tā, ka mums jau ir nodoms, tad man ir skaidrs aptuveni, kādā virzienā es tātad to klientu vedīšu. Vai tas būs pie iekšējā bērna, vai tas varbūt būs piedošanas algoritms, varbūt mēs jau būsim iepriekš vienojušies, ka mēs taisīsim pārdzimšanas sesiju. To es taisu pilnīgi visiem klientiem, un tas ir ļoti svarīgs moments, kā jau es iepriekš izstāstīju. Un tā vienkārši man ir skaidrs, kur mums vajadzēs iet, kurā virzienā. Un pirms sesijas es principā, ko es daru, es lūdzu visumam mani vadīt. Ja? Jo tajā procesā es esmu tāds, tā kā, nezinu, tas starposms. Vienkārši visums mani vada. Un sesijas laikā man nāk jautājumi, man nāk kaut kādas afirmācijas, man nāk, nezinu, piemēram, klients tur tagad kaut ko redz, un man vienkārši nāk kaut kas, ok, aiziet tad tur, izdari to. Un tā informācija vienkārši nāk. Un klientam, principā, galvenais tāds uzdevums ir visu laiku elpot. Fokusam jābūt visu laiku uz elpu. Svarīgi, lai viņš dzird sevi un dzird sev elpojumu. Starp citu, tiešot, kā visātrākais nonākt šeit un tagad, vienkārši apsēdies un vienkārši paklausies, kā tu elpo. Un visu, un tu esi šeit un tagad. Un tas ir tik vienkārši. Mēs ikdienā vienkārši pat tā skrienot, ko mēs pat mums tā elpošana tā kā pašsaprotama, un mēs viņu nepamanām. Un elpošana parasti ir kaut kur 50 minūtes. Beigās mēs vēl uztaisam elpas aizturi. Tas lielākai daļai klientu ir pats patīkamākais moments, jo elpas aizturē ir iespēja aizlidot ļoti tālu. Pēc tam tiešām es klausos cilvēku tos stāstus, kur viņš ir bijis, ko viņš ir redzējis. Tur citreiz tā, ka pilnīgi grāmatu var uzrakstīt. Un tas ir ļoti skaisti. Tur cilvēki tiešām, viņi ierauga dvēseļu mājas, viņi ierauga savu dvēseļu māmu, pieņemsim. Un tas ir tik skaisti, kad, tiešām ir emocijas, ir, kad raud, ir, kad smējās, un ir ļoti tāds patīkams brīdis. Jo sākot elpot, var gadīties dažādas nepatīkamas sajūtas, tad sesijas beigās tās ir ļoti skaistas emocijas. Tad ļoti laimīgi brīži. Bieži cilvēki pat negrib vērt acis vaļā un negrib atgriezties atpakaļ. Bet tas viss notiek reāli dzīvē kopā ar tevi. Tu to dari arī online? Ir iespēja arī online. Okay. Es gan parasti saku, ka vismaz uz pirmām reizēm būtu jauki atbraukt, jo ir forši, kad tu sajūti to otru cilvēku, ja to viņa lauku. Bet, ja galīgi nav iespēja, teiksim, varbūt cilvēks nedzīvo vispār Latvijā, vai varbūt viņš dzīvo tālu no Rīgas, tad ir iespēja arī online to darīt. Jā. Un elpošana visa ir guļus. Guļus. Kā iepriekš prasīja, vai sēžus, nē, šī elpošana tikai guļus. Bet nevienmēr, jo ir cilvēki, kuri mieg ciet. Bieži vien tie cilvēki, kuri ir daudz prātā tieši, vēl var gadīties, varbūt, ka cilvēks vienkārši ir noguris. Bet, ja cilvēks mieg ciet, tad viņu sēdina, un tad viņš elpo sēžus. Un man pašai nav bijis tā, bet es zinu, ka ir pat cilvēki, kas elpo stāvus. Jo vienkārši mieg ciet. Prāts tā tevi slēdz ārā, negrib, lai tu tur eji tajā dziļumā, lai tur izsini kaut ko. Un, jā. Līdzīgi ar meditācijām, kad tas ir reāli, kad prāti, stiprie prāti arī parasti slēdzas ārā. Tieši tā viņi negrib, jo, un tad, kad ļaujās, un tad, kad tomēr iet, bet svarīgi ir darīt, vienreiz izslēgs, tad otrreiz izslēgs, bet kaut kad jau pieslēgs, atļaus pieslēgt, jo viņš sapratīs, ka tur nevar apiet vairs šito, tev viņš ļaujās uzsādīt, tad viņš ļaujās un aiziet, bet es zinu, ka es meditācijas skolotāju skolā mācījos, tad arī reāli vienkārši
Smieklināti, bet vienkārši to slēdz ārā, tu neko nevar izdarīt. Jā. Bet tas ir stipriem prātiem ļoti raksturīgs, jā. Nu, jā. Un daudziem jau ir tas, ka viņi ir prātā. Un... Jā. Tā, es arī skatos, ja ir rīktīgi prātā, tad ir kaut kāds arī jau prakses pirms elpošanas, ka mēs sazemējamies, ja, lai cilvēks izkāpj ārā no tā prāta. Un es domāju, arī tā saruna, kas ir pirms sesijas, palīdz cilvēkiem. Tā kā, jā, un... Jā, bet ar katru reizi tāpat arī tiem prāta cilvēkiem, es arī prāta cilvēks biju, bet ar katru reizi paliek ar vien labāk un labāk, un cilvēks vienkārši sāk saprast, ka viņam tur ir droši, jo aiziet pie sevis, pat ja tu tur kaut ko sāpīgi ieraudzīs, bet tas ir droši, tas esi tu ieraudzīsi to sāpīti, bet mēs jau to sāpi arī uzreiz notransformējam. Un tev paliks uzreiz vieglāk. Un tad, kad to cilvēks sajūt, tad viņam jau ar katru reizi ir vieglāk un vieglāk. Tas sanāk sastopoties reāli, viņš iet elpošanā, viņš var sastapties, nezinu, tām pašām skumjām savām. Vai ar aizvainojumu. Mēs aizējām uz to cēloni. Uz punktu. Kad tās skumjas ir pirmo reizi tavā mūžā. Piemēram, es tagad mazliet fantazēju. Piemēram, tu taisi ceļojumu un aizēji uz skumjām, un viņš tevi aizved, tā kā laika līnija aizved uz brīdi, kur šīs skumjas radās, un tad, piemēram, nezinu, mamma aizbrauc uz ārzemēm, dzīvot, pameta tevi vienu, un tev bija skumja, un tas punkts ir tas cēlonis, kur viņas dzīma, pareizi? Jā. Un tas nozīmē, ka teorētiski tu tā kā ieej vēlreiz tajās skumjās, un tu kā novērotājs stāvi malā un redzi viņas un transformē. Kā jūs darat? Jā, un tev pieņemsim, visticamāk, ka tas ir mazs bērns, jo, parasti man vispār ir, es uzskatu, ka visas atslēgas ir pie mūsu mazā bērna. Un vai tas būs pavisam maziņš, varbūt tā būs pusauģu gadi, bet principā tur. Un tad, jā, tu esi kā pieaugušais, kurš novēro šo situāciju, tu to situāciju sajūti, tur ir svarīgi sajust tā mazā bērna sajūtas, kas viņam šobrīd pietrūkst, kādas kvalitātes, varbūt, drošības sajūta, varbūt mīlestība, uzmanība, sapratne. Tas cilvēks viņš pats sajūt, jo viņš uzreiz var, sakonektēties. Un, protams, citreiz tas ir grūtāk, bet un tad tu dodies pie tā mazā bērna klāt un vienkārši skatoties viņam acīs, sniedz viņam visu to, kas viņam pietrūkstās. Un tas ir smagi, tāpēc, ka tu atkal esi tajā situācijā, ja tu viņu redzi, bet šoreiz tu esi kā pieaugušais, un tur ir tas kolosālais, ka tu sajūti to, cik ļoti tu pats sev var palīdzēt. Un tad tur, protams, ir kaut kādi konkrēti vārdi, kas tiek lietoti, un arī man nāk kaut kādi vārdi, ko tam mazajam bērnam tur pateikt, un nezinu, kad jūti, kā tas mazais bērns tev tur noglāsta vaidziņu, un kā viņš tevi abrīno, ārpus, tu esi tik skaista sieviete, es tagad izaugšu arī tāda gribētu būt. Ir tie paņēmieni, kā dabūt to saiknīti viņiem abiem. Un lai beigās ir tā sajūta, ka tu pats sev tiešām vari sniegt gan to mīlestību, gan tās rūpes. Un pēc situācijām arī mēs skatāmies, ja pieņemsim vajag, tad arī to mammu mēs uztaisam, mēs pārrakstam to scenāriju, ka mamma īstenībā neaizbrauc. Un ka viņa pārdomāja un viņa ierodās. Un arī citreiz tā daram. Es vienkārši pēc sajūtām, ko man tā kā liek darīt, tad tā mēs arī darām. Un tādā veidā tu dziedini tās, teiksim, skumjas šajā gadījumā. Ok. Kur ir atšķirības starp meditāciju, elpošanu un meditāciju? Meditāciju tu to pašu var izdarīt, ja mazā bērna aiziet, samīļot viņu. Jā, bet meditācijā tu neieiesi tādā dziļumā kā ar elpu. Jo šitien te jau ir tiešām, šitas ir tāds gandrīz jau miega stāvoklis, bet es visu laiku uzmanu, lai tu neaizmiedz. Tiklīdz, teiksim, klients neelpo, es uzreiz saku,
vai tu dzirdi sev elpojam, ja, jo, lai noķertu to, viņš tā kā gan izjau kā iemieg, bet es tā kā viņu tūru uz tā līmeņa. Un tāpēc arī bieži, pieņemsim, pēc elpošanas var arī kaut ko neatcerēties, jo ir ļoti līdzīgs stāvoklis bijis kā miega. Pēc miega arī mēs pieceļamies 2 minūtes un aizmirsām. Un, jā, kad vienkārši elpošanas šī tehnika, viņa izraisa tādu savādāku smadzeņu šūnu apgādi ar skābekli, jo elpošana ir ļoti dinamiska, ja, un viņa ir pavisam savādāk nekā tu elpo ikdienā. Un tas ļauj nonākt tādā izmainītā apziņas stāvoklī. Kas tie pa viļņiem? Tie nav teta viļņi, tie nav delta viļņi, kas tie pa viļņiem? Un tad šito es visu laiku jaucu. Bet tas ir tas zemākais līdz es sapratu, tas ir pie miega te jau, tas ir pats. Ja es tagad nesajaukšu, varbūt tā, ka tie ir beta, bet, jā, man ir tas, ka man nestāv galvā kaut kādi termini. Tā nav mana lieta. Tā taču nav manas stiprās. Nevajag. Jā, bet, respektīvi. Tā, zini kā, man ir tā, ja tas strādā, tad tas ir manējais. Okay. Jā. Ja tas nestrādā, tad nē. Jā, bet, jā, un šī metode, viņa jau ir, principā, viņa jau ir no 1960. gada. Viņu konceptualizēja Leonards Ors, un tieši viņš uzskatīja, ka šis paņēmiens palīdz apzināties atmiņas un traumas, kas iesakņojušās tieši zemapziņā. Jo citreiz tu vienkārši ar prātu nesaproti, kāpēc ir tā. Ja? Kāpēc, pieņemsim, man ir maz naudas, un tik līdz ienāk nauda, tā ir babāts, mājā ir jumts jāmaina, babāts, bērns slims. Bet tur jau kaut kas ir iekšā zemapziņā. Kāpēc tur ir tāds bloks? Zini kā, bet tad rodās tāds jautājums, vai tiešām reāli mēs esam šajā dzīvē nākuši pārstrādāt vecās dzīves visu laiku? Mēs taču arī dzīvot gribam. Kad mums dzīvot? Jo visu laiku kaut kas ir jāpārstrādā. Jā. Es vispār uzskatu, ka tā ir tā dzīve. Un īstenībā jau arī šitā pamošanās, tā ir daļa no spēles. Absolūti. Mēs jau zinājām. Mēs jau zinām, kur mēs ejam. Es biju pēdējo reizi, biju piecrituālā, kurā es vēl aktīvi uzelpoju. Un tur es ieraudzīju beigas, es ieraudzīju un sajūtu reāli, ka es zinu, kas tur ir galā. Principā tur nav nekā. Un es vienkārši tagad teju un piedzīvoju. Bet viss jau ir zināms. Protams, viss ir zināms. Un arī šī ir spēle. Visam... Mēs joprojām mēs esam apzinājušies, ka ir tāda matrica, bet mēs joprojām viņā esam. Mēs arī izkāpsim tikai tad, kad mēs aiziesim. Mēs viņā spēlēsim līdz galam. Tagad izslēgs slēdzi. Čik! Bet paga, Ginta. Mēs zinām, kā var pārrakstīt piedzimšanas elpu, un varbūt pēdējo elpu mēs arī mācīsimies pārrakstīt. Varbūt nemaz tik traki nebūs. Jā, un par to piedzimšanu ir skaidrs, un savukārt par nomiršanu. Nomirt ir jāmāk. Vai ne? Un pareizi nomirt ir apzināti. Ja? Un tātad bez kaut kādām, bez aizvainojumiem, teiksim, nomirt, ja? Mēs jau nezinām, vai nākamā dzīve ir, ja? It kā jau saka, ka viss ir paralēli. Bet tāpat tā, man liekas, ka, pieņemsim man, un tu arī teici, ka vismaz šitā apzinātā dzīve, ir pavisam cits kaifs. Protams, tu redzi, kā tu ar domām vienkārši spēju uzradīt to, ko tu vēlies. Tagad arī, jo tu vairāk strādā tieši ar savu sirdi, tava intuīcija paliek jaudīgāka, sajūtas. Tu burtiski ir jautājums, tu jūti to atbildi. Jā. Un tad es parasti vienkārši apsēžos, man būs taisnība. Un ir taisnība. Jā. Un tas ir tik interesanti, kad tu to, kad tu zini, kā tas viss strādā. Tas ir kosmos. Patiesībā viss, kas mums ir apkārt, tā ir reāla matricas spēle, kurā mēs esam sauc kā gribi skolnieki, dalībnieki, vēl kaut kas, un pāriet nākamajā klasītā mēs, protams, varam tikai tad, kad mēs šīs mācības sev izējam. Un next level, un vēseli visu laiku manā skatījumā attīstās,
Auzosādā. Attīstās un aug un savā izaugsmē un evolūcijā iet, un, protams, mums ir jāpiedzīvo gan dusmas, gan naids, gan aizvainojums, lai mēs varētu saprast, ko tad nozīmē tā dziļā miera sajūta, dziļā laimes sajūta, jo mēs sen jau esam šajā dualitātē, polaritātē, diena, nakts, tumsa, gaisma, un šī sajūtu gamma arī mēs apskatām no divām medaļām, tāpat kā dzīves, ja šajā dzīvēs kādu, nezinu, situ, tad nākamajā dzīvēs piedzīvošu, ka mani situ, un mums ir jāsajūt vienkārši anyway tas viss, un skaistā matricā esam nonākuši, un svarīgākais ir vienkārši sajust sevi, jo mēs jau sevi nemākam just, mēs esam tā kā sevi vispār nogriezuši, mēs jūtam, mēs dzīvojam apkārtējās dzīves, mēs kalpojam apkārtējiem, mēs visu priekš citiem daram, bet kaut kādā brīdī kas esmu es, un tad rodās jautājums šajā transformācijas procesā, kas tad esmu es? Bez Jāņa, Pētera, Mārītes, mammas, tēta, bez tām, negribās viņas saukt par traumām, bet bez tām pieredzēm, viņas bija, bet, noliec viņas nost, ej tālāk. Bieži vien mēs arī pārņemam no vecākiem kaut ko, jā, varbūt tā mammai ir tāda pārliecība, piemēram, mammai varbūt ir pārliecība, nezinu, kad, tur, kādu viņai varētu būt pārliecība. Pieņemsim, ko tam man jau neko nevajag. Un tu pēc tam arī tāds pats esi. Jūti, kad, gribētos izsisties, gribētos kaut ko vairāk un ko, bet, tu nevari. Tāpēc, ka iekšēji zemapziņā ir pārliecība, ka man jau neko nevajag. Es esmu nācis no tādas ģimenes un man tur ir jāpaliek. Un tad mēs atrodam šo te, mēs viņu transformējam. Un pēkšņi, pēkšņi darbā paaugstinājums, pēkšņi sāk veikties. Vispār, jebkurā dzīves jomā, kurā gribās uzlabojumus, tas viss ir iespējams. Visums ir paredzējis tev vēl vairāk, vispār kā to iedomāties, bet mūsu prāts vienkārši uzliek limitācijas. Absolūti. Un viņš uzliek tādas limitācijas un tādas lietas, jā, patiesībā prāts ir reāli mūsu ieslodzījums. Prāts ir reāli mūsu cietums. Un tajā brīdī, kad mēs iemācāmies izkāpt no šī cietuma, samazināt to lapiņu. Mēs iemācāmies pārvaldīt prātu. Ja viņš jau īstenībā ir kolosāls. Nē, mums viņu vajag par to no te. Mēs viņu nekā. Drusciņu jau vēl vajag, lai saprastu kaut ko. Bet, protams, viņam tās lapiņas ir diezgan augstas. Tad mēs viņas pazeminam, protams, tad arī mums nāk šīs sajūtas, vibrācijas. Citi saka, kā jūs kaut ko jūtat, tas taču ir kosmos. Es neko nejūtu. Protams, prāts stiprais. Un mēs neesam atšķirīgi mīļie no jums ne ar ko. Mēs vienkārši esam atraduši instrumentus priekš sevis, kā šo prāta barjeru mazliet samazināt, lai mēs varētu just to, kas notiek laukā apkārt, lai mēs sevi varētu just un visas lietas, jo tā jušana ir visiem pieejama. Tikai ir jautājums, cik daudz es sev ļauju vai atļauju patiesībā. Un visi instrumenti ir labi, kuri ved tevi pie sevis. Vienalga, kas tas pa instrumentu ir. Ne tā? Tieši tā. Un daudz brieži arī, man droši vien ar tāds ir jautājums bijis, kāpēc es tikai tagad par to uzzināju? Bet tāpēc, kad ir jāsaprot, kad ir pareizais laiks. Tev bija jāizdzīvo attiecīgā pieredze. Ja tu to uzzinātu ātrāk, tu neizdzīvotu šo savu pieredzi. Pavisam godīgi. Piemēram, arī Sievietes dzīvības akadēmija radās tikai un vienīgi tajā brīdī, kad man nomira mamma. Un man mamma bija ļoti liela aizvainojuma uz omīti. Un viņa viņus nepiedeva, lai cik mēs runājam, lai cik mēs darījām, viņa vienkārši tie aizvainojumi bija ļoti, ļoti lieli, kas sagrāva veselību, kas sagrāva manu mammu vienā gada laikā. Un tajā brīdī, kad es to noskatījos, man tik ļoti sāpēja. Manam ego tik ļoti sāpēja, ka es teicu tā, cilvēkiem nav jāzaudē līdz cilvēki aizvainojuma dēļ. Ir jābūt fiziskajam un mentālajam balansam. Un tieši tāpēc radās arī akadēmija patiesībā, ja? Ne cita pēc. Jo es no mammas piemēra paņēmu, ka tā nav jābūt. Ir varbūt arī savādāk. Tikai kā mēs izvēlamies, kā tad būs. Un mēs varam visu mainīt. Pareizi saka, mēs varam savu nākotni. Mēs varam izvēlēties, vai mēs taisīsim paradīzi zemes virsū,
priekš sevis, kur dzīvot, un mēs taisīsim savu elli, kur mēs vēlamies būt. Un to ir reāli prātam grūti apzināties, ka es to varu izvēlēties. Mīļā skatītāji, tu to vari izvēlēties. Caur savu reakciju, caur savām emocijām, caur visu tu izvēlies šo prizmu, kā es reaģēšu. Ja nav nejausmas, nezinu, piemēram, iekrita 50 aboli no kaimiņa tavā dārzā, kuru tu tikko sakasīji un sakopīji. Vienā brīdī tu vari sākt brēkt un ar kaimiņu iet strīdēties, un otrā brīdī tu vari teikt, ka Dievs, cik skaisti, jā. Cik skaisti ir šie aboli, cik skaisti ir šī rāža, cik skaisti ir šis rudens. Jā. Tas, kā tu izvēlies, tu arī veido patiesībā savu šo dzīvi, tu vari viņu tā kā veidot, tā kā matēriju, tā kā vienkārši veido, vai ne? Jā. Nav ne laba, ne slikta. Jā, to labu. Vienkārši tava izvēle. Labu vai sliktu piešķir, vai ne? Skaisti. Vēl viens jautājums man ir tev par elpu. Es esmu dzirdējis, ka dažādas elpošana ir holotropa elpošana, ir aktīva elpošana, jogās ir elpošanas. Kā viņas atšķirās? Ir daudz, jā. Viņas ir tiešām ļoti, ļoti neskaitāmi daudz. Un jā, šī konkrētā vienkārši viņa tieši, jā, viņa strādā gan fiziskajā, tā arī emocionālā, kā arī prāta līmenī. Un viņa palīdzēs gan atbrīvot fiziskos sasprindzinājumus, atlaist negatīvas emocijas, dziedināt emocionālas traumas, kas būtu no bērnības un, starp citu, arī no iepriekšējām dzīvēm. Ja? Un regulāri viņu praktizējot, ir iespējams pārprogrammēt savas zemapziņas programmas un blokus un uzskatu sistēmas. Un tas ir arī interesanti, kad tu saproti, kāpēc es šitā rīkojos, kāpēc es šitā jūtos, kāpēc es šitā emocionēju. Tu vienkārši iepazīsti sevi. Principā. Ja kaut kādā brīdī vēl pirms neesi pamodies tajā matricas slānī, kamēr vēl neizpamanis tev interesantās drāmas un teātru un emocionēšanu, tas taču ir tik interesanti, tu riktīgi drāmu var uzcert, jā. Un reāli, kad tu pamosties, tev vairs nav par ko cepties, tev neko negribās vairs uzcert, vai liekas, kā? Tas viss ir dots. Arī ir forši, kā tu kļūsti apzinātāks, un tu skaties uz citiem cilvēkiem, pēkšņi, nezinu, tev kolēģis tur kaut ko tur izpildās. Un tu skaties uz viņu, un tev ir skaidrs, kāpēc viņš tā rīkojās. Visvieglākais tajā momentā iedomājies viņu kā mazu bērnu, un tā padomā, kas viņam bērnībā varēja notikt, ko viņš nesaņēma, ka viņš šobrīd jūtās vai rīkojās šādi. Un tad, kad tu skaties uz viņu kā mazu bērnu, tev negribās ne viņam pretim tur kliegt, ne viņam ar to pašu iet pretīm. Tev negribās tās spēles. Tu pat varbūt saproti to, kas viņam pietrūkst, un tu viņam to var iedot. Varbūt viņš vienkārši grib, lai viņu uzklausa. Bieži vien man tā iepriekšējā darbā, es iepriekš biju tā kā tirzniecības jomā, un pieņemsim sūdzības no klientiem. Bieži vien vienkārši klientam vajag, lai tu viņu uzklausa. Un viss. Tur beigās nav nekāda vispār pat sūdzība. Vienkārši cilvēkam, acīm redzot, nav vispār kam varbūt izstāstīt kaut kādas savas sajūtas. Tu viņu uzklausi, kaut kā viņu nomierina, un viss mierīgi atrisinās. Principā tu iemācies būt pieaugušais. Jā, never ending story. Kas ir tā pērle, ko tu varētu iedot šodien līdzi skatītājiem? Tā pērle no tevis, ko tu tā skaisti var iedot tieši no sevis. Nākamā dvēseles soļa attīstībai katram, kurš skatās šo laivu. Es domāju, par cik mūsu tēma šodien bija tieši tā kā autentiskais ceļš, un tas bieži ir ar to, kad cilvēki meklē to savu lietu, un varbūt tā viņi ir savā lietā, bet viņi varbūt to nav apjautuši, jo varbūt tā viņi vienkārši pieiet ne no pareizās puses pie tās lietas, bet ir tā sajūta, ka es neesmu tā kā atradis to savu lietu.
Tad es gribētu pateikt to, ka katrai pieredzei ir vieta būt. Un tām visām ir tāds ideālais laiks. Un vienkārši, lai cilvēki uzticās un ļaujās. Un zinat, ka tas, ko jūs šobrīd darat, teiksim, tas, ko tu šodien darīji, viņš varbūt ir, lai nezinu, lai pirmdien sāktos kaut kas jauns. Jo tev varbūt kaut kas ir, nezinu, kāds cilvēks jāsatiek, varbūt kaut kādas zināšanas jāiegūst, varbūt kaut kāds cits resurs jāiegūst, lai beigās, tad, kad būs tas pareizais laiks, notiktos tas wow. Un vienkārši, lai nav tā skriešana un tas izmisums, kad es nezinu, kad es nevaru atrast, kur ir mana vieta, ar kuru man jānodarbojās. Vienkārši ļaujies, ieklausies savā sajūtā, dari to, ko tu vēlies. Nevis to, ko vēlās citi, un tiešām to, ko tu vēlies. Tas ir diezgan triki, dari to, ko tu vēlies, jo patiesībā tajā brīdī, kad tu nonāc pie tā, ko tu vēlies, pie šī jautājuma, tu pat nezini, ko tu vēlies. Jā, tas arī ir. Bet, jā, tad vienkārši ir visādi uzvedinojuši šie jautājumi. Kas es vēlos būt, ko es vēlos iegūt. Kā es vēlos justies, kā es vēlos izskatīties. Principā var iztēloties, kādu es vēlos dzīvi pēc 2 gadiem. Kādas vēlos attiecības, kā es vēlos justies, kādu vēlos darbu, kādu es vēlos savu veselību. Un kas ir tas, ko es varu darīt jau šodien, lai tur nokļūtu. Atraut prātam nelēkāt, ja viņš lēkā novēro viņu, lai viņš lēkā, jo viņš buksēs, jo prāts negribot iet tālāk un attīstītos un augst un blablabla. Viņš buksēs un sāksies. Tas nav iespējams, to tu aizmirsti, to darēja 100 cilvēki, viņi ir profesionāļi, tu to nemācēsi, tev neizdosies, tev nesanāks, viņš sāks, mīļie, to bērt pelnus no maisa. Un tas ir forši, un te ir forši vienkārši atrod katru savu cilvēku. Es to novēroju pat, ka coachingu mācījos reāli, un tu nezini, ko tu vēlies. Un tagad tev sākas, to sāk birt, ja? Un tad viena puse saka, bā, un otra, aizmirsti, ko tu te darbi, kas fantazēja. Un te ir svarīgi atrast, vienkārši, ja tiešām pats netiec galā atrast savu cilvēku, vienalga mīļā, tas ir caur elpu, caur coachu, caur praksēm, tas ir pilnīgi vienalga. Ej pie tā, kas tev rezonē, jo tur tava dvēsele velk un saki, hei, man ir palīdzību, ja, un vienkārši darbojies, jo tas ir tavs ceļš, tas ir tavs autentiskais ceļš pašai pie sevis, un tas ir pats skaistākais, kas tavā dzīvē, mīļā, ar tevi var notikt. Nav nekā skaistāka. Ne Jānis, ne Pēteris pie svētas vārtiem ar baltu zirgu tev nedos tādas sajūtas, kā tu dosi sev, atrodot pati sevi. Jo ļoti bieži liekas, savu princesi baltā zirgā, viņā ir visa laime. Mīļie, laime ir tev iekšā. Ne baltā zirgā, ne princī, ne kaķī, ne sunī, ne vēl kaut kur. Kā tikai vienkārši tev iekšā. Te visi apkārt ir tavi skolotāji, kas arī tevi ved šo ceļu pie sevis. Tāpēc jau sāp, tāpēc tas. Tas notiek tikai priekš tavas dvēseles izaugsmes. Un tajā brīdī, kad tu to apzinies, tev pazūd dusmas, tev pazūd naids, jo saprot, taču pat tu izvēlējies. Kur tu ņemos? Turklāt, katram tam cilvēkam ir vieta būt. Absolūti. Bet viskrasāk ir saprast prātam to, ka, piemēram, iet par vardarbībām vai tādām agresīvākām lietām runa, bet prātam ir viskrasāk to. Mans prāts, piemēram, ja runiet par bērniem, viņš pilnīgi sitārā, viņš nepieņem to. Jā, bet tās krasās lietas, tās, kur ir pāri nodarījumi vai agresivitātes vai kas, tie arī ir paredzēti, atmodēji pat reizēm. Bet, to ir krasi saprast. To negribās saprast, to gribās noliegt. Bet, mīļie, visam ir vieta būt, kā mēs zinām, paši esam izvēlējušies šo savu lugu, šo savu cēlienu ar šiem aktieriem, kas mums ir apkārt. Un dodies vienkārši soli tuvāk sev, ņem jebkuru speciāls pie savām nezinu, rokām, latviski saka, jā, ņem palīgā.
Un ej šo ceļu, jo tas ir ļoti skaists ceļš. Un šoreiz tu ieguvi skatu par brīnišķīgo Gintu, kā Ginta dara to. Un mēs nākam tikai uz vibrācijām, mums konkurentu nav, mēs nedzīvojam konkurentu pasaulē. Un ja tev šī vibrācija ar Gintu rezonē, tad es ielikšu augšā mazu aprakstiņu un palūkšu Ginti atsūtīt man, kā Gintu var atrast, arī varbūt tās vēl privāti, vai kontaktus, kā tieši pie tevis nonākt, tieši prakses lapā pataisno pieteikties. Un, mīļie, visam ir vieta būt. Ir tik skaisti, es pati tik ilgi gaidīju šo laivu tieši par Elfi. Tagad tikai vēl jānāk un pieredzēt. Vai ne? Lai tu saproti, kur ir starpības starp meditāciju un elpošanu. Mīļie. Jo starpība ir liela. Tas ir liela. Jā, es ticu, ka mēs nesatikāmies tāpat vien. Un ir vēl viena lieta, es zinu, ka Ginta ir viens bonus kabatā. Tiem cilvēkiem, kuri ir nonākuši līdz laiva beigām, es zinu, ka Ginta šorīt, vai kad viņi ierakstīja kaut ko baigi foršo. Ginta, pastāsti, kas tur ir? Jā, es esmu nofilmējusi un ielikusi YouTube sazumēšanās praksi. Tā ir elpošanas prakse, tā kā kurš vēl nav elpojis, jau spēs bišķiņa sajust, ko nozīmē elpošana, tāda dinamiskāka. Un sazumēšanās prakse, principā, var veikt kaut katru dienu, un viņa būs noderīga, teiksim, kaut vai šovakar, ir piektdienas vakars, tā būs forša prakse, lai sazumētos, lai viss tas, kas noticies pa nedēļu, paliek aiz durvīm, un lai vienkārši pavarās skaistas, burvīgas, mierpilnas brīvdienas. Un tāpat, ja ir bijuši kaut kādi emocionāli pārdzīvojumi, arī tā praksa ļoti palīdzēs tieši sazumēties un atnākt šeit un tagad un sajust tādu mieru iekšēju. Un, jo miers, laikam, tas ir visbiežākais, ko cilvēki meklē. Jā, tie, kas man varbūt Instagramā seko, zina, ka es regulāri lieku postus, un miers tā ir tēma, kas nav bijusi vēl nevienā postā, jo man tas ir tik grūti izstāstīt. Un man klienti prasa, Ginta, kā tu vari būt tik mierīga? Un es nevaru izstāstīt, jo es saprotu, ka tas ir tāds kopums. Bet tad šī prakse palīdzēs tiešām pēc darba dienām, pēc emocionāliem pārdzīvojumiem, kad vēlaties atnākt šeit un tagad, un tas būs ļoti, ļoti vērtīgi. Un noteikti, ja jums pēc prakses rodās kādi jautājumi, noteikti viņus rakstat. Varat rakstīt man privāti, ja negribat publiski, jo iespējams, ka radīsies kāds jautājums. Kā to droši. Nu, ko, mīļie, jums šodien jautājumu nav. Esat saņēmuši gabaliņu no Gintas dāvanā. Droši izmantojiet, paskatieties, sajūtiet, speriet šo soli. Un, ja ir jautājumi par pašu elpu, par elpošanu, droši griežties pie Gintas. Es teikšu Gintai un foršajam sunītam, kurš tik mierīgi izturēja laivu. Mīļi, paldies šovakar. Lai mums ir forša, skaista piekdiena, miera pilna piekdiena. Paldies Gintai par tavu laiku un enerģiju, jo tas ir dārgākais resurss, kas mums ir, ka mēs dalamies ar to. Un paldies visiem skatītājiem un arī tiem, kas atkārtojumā skatīsies. Tā kā, mīļie, viss ir augšā, arī links uz YouTube kanālu ir augšā. Un, nu ko? Elpojam dziļi, sajūtam sevi, vai ne? Un lai jums forši, mīļie. Mums ir viens jautājums, pirms mēs ejam, vai būs pieeja laiva ieraksts. Es sāku nokavēju. Jā, mīļā Lindiņa, būs laiva ieraksts, varēsim noskatīties. Un arī elpu sajust, elpojot no YouTube kanāla foršo Gintas ierakstīto gabaliņu. Es zinu, ka tur arī Gintas enerģija iekšā. Tāda forša. Es jau viņu sajūtu, ka tu man linku atsūtīji. Tas bija pirmais video. Un šodien ir pirmais laivs. Nu, mīļie, ļoti, ļoti pateicīga tev, un es izbaudīju
šo momentu, un es izbaudīju to gatavošanos, un es zinu, ka šis man bija tāds, next level, please. Punkts, un lai es to darītu, un tiešām, lai es arī dalītos vairāk tieši laivos, un dot kādas prakses un meditācijas cilvēkiem. Man zosāda vienkārši no galvas līdz kājām. Es priecīgā tev. Jo, ziniet, mīļie, tā jau arī ar mums ir. Kāpēc ir šie laivi? Tāpēc, ka es jūtu aizmugurē jūs visas pērles, un tās pērles ir vienkārši no okeāna jāceļ ārā gaismā, un Ginta ir viena no tām. Jo parasti šīs pērles, kurām ir tik daudz talantu, viņas noslēpjas ļoti dziļi. Uzliek vēl kādu pancerīti savu virsū, tā kā bruņurupacīti. Un daudz mācās, daudz zina, daudz dara, bet īsti ārā negrib nākt. Jo es to neesmu darījusi, un tas ir normāli. Jā? Tāds, zini, kā bērniņš piedzimst, kā tagad ārpasaulē jābūt, jā? Un tas ir tik skaisti, ka caur šīm lietām, jo, mīļie, tas ir drosmīgs pasākums būt arī šeit, bija gan Ilona, gan vēdiskā astroloģija, gan rietuma astroloģija, Ramona, gan visas. Meitenes nāk pirmo reizi laivā un runā tā kā profesionālis. Tā kā dzīvotu laivā, ja? Bet pēc tam saka, oh my God, bija tik forši, ja? Tā kā svarīgākais ir mēģināt būt, iet šo ceļu sākt. Ar elpošanu ir tas pats pareizi. Pirmo sesiju uztaisi, saņemies, un tad jau saprot, wow, hei, baigi forši. Nemaz nebija tik tā, kā es biju iedomājos, es biju vēl labāk. Un tu atkal ej tālāk. Un varbūt tieši tāpēc arī mēs satiekamies kādu ceļa gabaliņu kopā. Un apusēja miedarbība ir, man liekas, kas varbūt skaistāks par to. Ne tā? Tā ir. Izmantojiet savas iespējas. Jā, mīļie, tā kā. Jā, atrunas mums būs vienmēr, bet iespējas nē, tā kā izmantojiet. Forši. Tas ir vērts. Ko ar šiem skaistiem smaidiem mēs arī šoreiz beidzam šo skaisto laivu, lai jums forši. Un, ja kādam ir vēlme, tad noteikti tiekaties privāti ar burvīgo Gintu un ejiet soli tuvāk sev. Tā kā paldies un čau, mīļie. Atā, Ginta. Čau. Atā.